Pazīstams ir viss, kad kaut kas ragā neizsūvīja, kad lešu pales debesis. Viss apkārt zēbēsība, kā zīlis iedzumi, tik neparasti viegli iet pat nedomājusi. Jau dzīvē uztaigāt, jo vēl aizvien, ik līdus tur zem, tāds jāviena pretī skrien. Kā mātes sejās saraugus, kā māte manī raugāsis, kad stāvēs aizikšu laukus, kad vairs ubīsies vinesis. Viss apkārt zēbēsīja, kā zīlis iedzumi, tik neparasti viegli iet pat nedomājusi. Jau dzīvē uztaigāts, jo vēl aizvien, ik līdus vidzem, tāds jāviena pretī skrien. Par visu mūžu aplu piekties, vēl vienmēr aicinās ikris. Kad rāstas tājas neaiztiektas, kad labot kādam atbalsis. Viss apkārt zēbēsība, kā zīlis iedzumi, tik neparasti viegli iet pat nedomājusi. Jau dzīvē uztaigāts, jo vēl aizvien, ik līdus latgalve, tāds jāviena pretī skrien. Viss apkārt zēbēsība, kā zīlis iedzumi, tik neparasti viegli iet pat nedomājusi. Jau dzīvē uztaigāts, jo vēl aizvien, ik līdus zemgalve, tāds jāviena pretī skrien. Zela,
jo šogad Zepeņiem ir 15 gadi. Savukārt esot tās teiciens, viņš izskatās vecāks par saviem gadiem. Man gan liekas, ir kaut kāds pretējs teiciens. Viņš izskatās jaunāks par saviem gadiem. Vai tad viņi tādi izskatās, kuriem tie gadi jau pagājuši, visi jau būtu ko? Kā jūs jau domājat? Neko nevar saprast. Viņi izskatās jaunāki par saviem gadiem. Ko gan gribētu tev šodien līdzdot? Savu laimi katram pašam jāatrod. Savi draugi katram pašam jāsatiek, katram pašam jāsalst un jāapsnieg, un kābelē no augļas var jānolūst. Katram pašam jārūst līdz raugam, tikai tā mēs par
cilvēkiem augām. Šajā vakarā es vēlētos godīt Zeperu seno saimi. Kādā drūmā oktobra rītā dzima Zeperi Gintas Traimes un tās pirmās vadītājas Rūtas Palmacās maigā kādībā. Uzgaulēsim! Es negribētu teikt, tā vai Ginta vai Ruta, bet es zinu, ka uz skatuves ir. Es zinu, ka uz skatuves ir Ines Žagara. Es zinu, ka ir Ādīta, ir Ilga, Vilnis un Eriks. Visas 15 dāmas ir tieši kopā Zeperiem. Atvedas teikt. Es atceros, kad Inesu es dejoju vēl tajā Līgatnes deju kolektīvā, ko Ziedonis Kalniņš vadīja toreiz, un pēc tam tas aizgāja. Kādu mēs dejojām toreiz? Tieši tā, zelta dejas dejojām. Un, protams, ka visā šai laikā ir arī bijuši deju kolektīvu tā saucamie prezidenti. Un tāpēc es uz skatuves aicinu Intu Baltgalvu, Jāni Līdzi. Kur ir katrs skatījums, kaut vienam šādi? Zeperi nebūtu nekas bez saviem vadītājiem. Es neteikšu, ka man nav bijusi liela nozīme tam visam, kas savulaik par Zeperu kolektīvu vadītāju kļuva Iveta Petersona Lastāne. Scenārijā nebija ierakstīts, bet es tomēr atļaujos, šodien Zeperu vadītāju Liene. Es tiešām šovakar gribu sveikt visus ilgadīgos un arī šī. Zeperu dejotājus un lai visiem jums kopā jānāk
ir tādas tejas. Melodijas, melodijas, gribas celties un dejotīt. Lai skaists šis vakars! Ir liels lepnums, ka tu palaidi savu bērnu pasaulē, jo Zepe man tiešām kā mani bērni, jo ar viņiem ir ļoti ilgs laiks kopā pavadīts. Ko es jums vēlu? Es jums vēlu, lai es katram būtu uz vecs darbības, kurš jūs sargātu ilgi, katru dienu, ne tikai svētkos. Un paldies lielu! Tu esi pārnēmis Zeperus, mēs šodien ar lielu lepnumu skatot uz jums visiem. Un šeit ir katram mazais vienīgs, un varbūt iekārt Ziemassvētku pēcpusdienā pēc tam nolikt kaut kur par tiem no manis dotu vietā savās mājās.
Kau tak akan
rudenī jāpaustais lauks. Lauki esot jāapar rudenī, vai jūs to zināt? Kāpēc ne pavasarī? Kāpēc ne pavasarī? To jūs nezināt, jo izsprākstot visas mušiņas un visādi tur tie moši, kas tur tajās laukos dzīvo. Un kas ir rudenī jādara lauku? Jāmēslo. Kur tad tā var būt? Rudenī lauks ir jāapsēj. Ar rudziem, ar ziemas kviešiem, iet tā un vienkārši tā sēj. Šitā sēj. Šitā sēj. Vai jums ražīgs visnākamais gads? Izgājā? Vēl vajag ko, bet lūdzu, bet arī jums lūdzu. Tā. Tad, kad lauks ir apsēts, kas ar viņu ir jādara? Jābīgo pret nezālēm. Tad, kad ir graudi uzdīguši, kas ir jādara? Jāiet pļaut. Nu, ko, mīļa? Kāds man ir skaists rudzu lauks? Nu, labi, nebaidāties. Neieči. 4 drosmīgi vīri ir, vai sievas zālē? 4 drosmīgi vīri vai sievas, es tad vēl izņēmu ārā tās 4 pondraus. Nāciet augšā, skatos. Kuku! 4 drosmīgi vīri. Uzdevums būs. Viens nāk. Super. Perfekti. Otrs lūdzu. Nebūs jāpļauj, nebaidies. Wow! Vēl viens drosmīgs ir. Čau! 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 Wow! Vēl viena. Wow! Vēl viens ir. Man Vilfelbīnas Dirnavs, mums ir ļoti labs krociņš. Te līkatnē. Viņi man iedāvināja 4 pudeles halu. Un viņi teica, ka dāvanu dabūs tas vīrs, kurš 1 minūtes laikā mācēs izcert pudeli alus. Jūs domājat, ka viņš to varēs izdarīt? Ko? Varēs, ja? Nu, mēģinām, dāj. Vai jums šķiet, ka alu Valmieru muišas tiešām ļoti garšīgu alu ir iespējams izdzert 1 minūtes laikā no pudeles? Tu domā, ka nē? Kā tu domā? Ne tu? Var. Tu noteikti vari. Kā tev būs? Karstā dienas laikā, tas nav. Šodien ir ritīgi karsta diena, nenormāli karsta diena.
glāze ir trausmīgi sakarsusi. Klausies, man iedeva tādu aparātu, kur teica, ka tā, tad, kad es spiedīšu sākt, parādiet, kurš no jums 1 minūtes laikā spēj izcert garšīgo valmēkojušu salu no Vilkalnīnas dzirnavām. Sākt! Tā tev ir, tu galīgi neesi nekā salutērājis. Kā tev ir? Nabaks pilnīgs. Kā tev ir? Ko? Pusīt. Vēl 3, 9, vēl 20 sekundes, vai neči močiet. Nu, kur tālāk būt? Nu, līga tieši normāli puiks tomēr, ne? Kas tev bija? Tev iznās izdzert, jā? Izdzēri? 1 minūte, 49 sekundes, cikos tev bija? Tu pirmais izdzēri, jā? Tu pirmais izdzēri. Redz, cik viņš priecīgs, viņš pirmais izdzēri. Uzdevums jau bija vajag vienkāršais. Izdzert 1 alus, valmēkojušu salas pudeli 1 minūtes laikā. Aiztenībā viens vīrs to spēja. Nav ko steigties. Dievs nemīl, kā nabagi trako. Tev par to Zeperi dāvīt šito kartupeļu maisu, bet tevis līdz vakaram ir pašam jāpolīzo. Un jums visiem paldies par vadību konkursā. Turpinām teikt. Jāsavāc tagad. Tāda kalē krauds. Es ir teicu.
procentē. Reizās par tām tiek kauce, par kuru mani sauce, un uz degam pintē, tad simtu rupulē. Vai pori, 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 vai pori. Ja pašā meite, ar vēla zīta klīte, tad līdzi brauku sevi, pienāņā kā saldē. Kā vies nu kas kuķe, kā rūzīte, kā kuķe, kas vairā mamorē, kā neaizmirstulē. Vai pori, 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 vai. Ar mēģēļa prātīme, es pat pēc jūsu grībe, kā nevar pavērēt, tik smuka meitene. Es slēgu savā kasē, un mēgu tiksim krasē, par 1%, uz 2 mēnesi.
Just